lasījums no Lūkas evaņģēlija 23. nodaļas. Un viss viņu pulks cēlās un noveda viņu, Jēzu, pie Pilāta, un iesāka viņu apsūdzēt, sacīdami: šo mēs atrodam, ka viņš mūsu tautu sajauc un aizliedz ķēzaram nodokli dot, sacīdams: viņš esot Kristus, viens ķēniņš. Un Pilāts viņam vaicāja, sacīdams: vai tu esi jūdu ķēniņš? Un viņš atbildēdams uz to sacīja: tu to saki. Bet Pilāts sacīja uz augstiem priesteriem un ļaudīm: es nekādas vainas neatrodu pie šā cilvēka. Bet tie tam neatlaidīgi uzstāja un sacīja: viņš ļaudis skubina uz dumpi, mācīdams pa visu Jūdeju, iesākdams no Galilejas līdz šejienei. Bet, kad Pilāts to dzirdēja, tad tas vaicāja, vai viņš esot no Galilejas, un dabūjis zināt, ka viņš piederot Hēroda apgabalam, tas viņu nosūtīja pie Hēroda, kas tanīs dienās arī dzan bija Jeruzalemē. Bet, kad Hērods Jēzu redzēja, tad tas tapa ļoti līksms, jo tas jau sen labprāt viņu gribēja redzēt, tādēļ, ka tas daudz par viņu bija dzirdējis un cerēja kādu zīmi no viņa redzēt, un tas dažādas lietas vaicāja no viņa, bet viņš tam neatbildēja nenieka. Un augstie priesteri un rakstu mācītāji stāvēja un viņu gauži apsūdzēja. Bet Hērods ar savu pils saimi viņu nicināja un apmēdīja, un viņam krāšņu tērpu apvilka, un viņu sūtīja atpakaļ pie Pilāta. Tanī dienā Pilāts un Hērods kļuva par draugiem, jo iepriekš tie savā starpā bija ienaidā. Un Pilāts saicinājis augstos priesteļus un virsniekus un ļaudis, uz tiem sacīja: jūs šo cilvēku pie manis esat atveduši, ka viņš ļaudis novēršot, un redziet, es viņu esmu jūsu priekšā iztaujājis, un pie tā cilvēka neesmu atradis it nekādas vainas, par ko jūs viņu apsūdzat. Un Hērods arī ne, jo tas viņu pie mums atpakaļ sūtījis, un redzi, viņš nekā nav darījis, ar ko nāvi būtu pelnījis. Tāpēc es viņu gribu pārmācīt un atlaist. Un uz svētkiem tam vajadzēja viņiem vienu cietumnieku atlaist. Bet viss pulks brēca un sacīja: nost ar šo un atlaid mums Barabu. Tas kāda dumpja dēļ, kas pilsētā bija noticis, un slepkavības dēļ bija iemests cietumā. Tad Pilāts atkal viņus uzrunāja un gribēja Jēzu atlaist, bet tie sauca un sacīja: sit viņu krustā, sit viņu krustā. Bet viņš trešo reizi tiem sacīja: ko tad šis ļauna darījis? Es pie viņa nekādas nāves vainas neatrodu, tāpēc es viņu gribu pārmācīt un atlaist. Bet tie tam mācās virsū ar lielu brēkšanu, lūgdami, ka viņš taptu krustā sists, un viņu, kā arī augsto priesteļu brēkšana uzvarēja. Tad Pilāts nosprieda, lai viņu lūgšanas notiek. Un viņš tiem atlaida to, kas dumpja un slepkavības dēļ cietumā bija iemests, ko tie bija izlūgušies, bet Jēzu tas nodeva viņu prātam. Pirmā Mūzes grāmata, 41. nodaļa. Un pēc 2 gadiem faraons redzēja sapni, un redzi, viņš stāvēja upes malā, un redzi, no upes izkāpa 7 govis, krāšņu augumu un treknām miesām, un tās ganījās niedrēs. Un redzi, 7 citas govis izkāpa pēc šīm no upes, nejauku augumu un liesām miesām, un piestāja pie citām govīm upes malā, un govis ar nejauko izskatu un liesām miesām ierija 7 treknās govis krāšņā izskata. Tad faraons atmodās. Pēcāk viņš atkal aizmiga un sapņoja otru reizi, un redzi, 7 vārpas auga uz viena stiebra, briedušas un brangas, un redzi, 7 tievas un austrumvēja kaltētas vārpas radās pēc tām, un tievās vārpas ierīja 7 briedušās un pilnās vārpas. Tad faraons atmodās, un redzi, tas bija sapnis. Un notikās no rīta, tad viņš bija bēdīgs savā garā, un sūtīja un aicināja visus eģiptiešu zīlniekus un visus gudros, kas tur bija, un faraons tiem teica savus sapņus, bet neviena nebija, kas tos faraonam izstāstītu. Tad dzēriena devēja virsnieks runāja uz faraonu un sacīja:
es pieminu šodien savu noziegumu. Kad faraons bija apskaities par saviem kalpiem un mani ielika cietumā, sargu virsnieka namā, mani un maizes cepēju virsnieku, tad mums bija vienā naktī sapnis, ikvienam savs sapnis un sapņu skaidrojums. Un tur bija pie mums ebreju jauneklis, sargu virsnieka kalps, un mēs tam tos pasacījām, un viņš mums mūsu sapņus izstāstīja, ikvienam tas to izstāstīja pēc viņa sapņošanas. Un kā tas mums ir izstāstījis, tāpat tas noticis. Mani faraons atkal iecēlis manā vietā un viņu pakāris. Tad faraons sūtīja un aicināja Jāzepu, un tie tam ātri lika iziet no bedres, un viņš noskuvās un apvilka citas drēbes un nāca pie faraona. Tad faraons sacīja uz Jāzepu: es esmu sapņojis sapni, un neviena nav, kas to izstāsta, bet es esmu dzirdējis par tevi sakām, kad tu sapni dzirdot, tad tu to varot izstāstīt. Un Jāzeps atbildēja faraonam un sacīja: tas nav manā varā. Dievs faraonam sludinās visu labu. Un faraons sacīja uz Jāzepu: redzi, es sapnī stāvēju upes malā, un redzi, tur izkāpa no upes 7 govis treknām miesām un krāšņu izskatu, un ganījās niedrēs. Un redzi, 7 citas govis izkāpa pēc tām, liesu un ļoti nejauku augumu, un izdēdējušām miesām. Es tik nejaukas, kā šīs visā Ēģiptes zemē neesmu redzējis. Un izdēdējušās un nejaukās govis ierīja 7 pirmās treknās govis. Un kad tās no viņām bija ierītas, nevarēja manīt, ka tās bija viņu iekšās, un tās izskatījās nejaukas tāpat kā iepriekš. Tad es atmodos. Pēc tam es redzēju savā sapnī, un redzi, 7 vārpas izauga no viena stiebra, pilnas un brangas, un redzi, 7 sakaltušas, tievas un austrumvēja kaltētas vārpas izplauka pēc tām, un 7 tievās vārpas ierīja 7 brangās vārpas. Un es to zilniekiem esmu teicis, bet neviena nav, kas to var izstāstīt. Tad Jāzeps sacīja uz faraonu: faraona sapņi ir vienādi, Dievs faraonam ir darījis zināmu, ko viņš apņēmies darīt. 7 krāšņās govis ir 7 gadi, un 7 brangās vārpas ir 7 gadi, šie sapņi ir vienādi. Un 7 izdēdējušās un nejaukās govis, kas pēc tām izkāpa, ir 7 gadi, un 7 tievās un austrumvēja kaltētās vārpas būs 7 bada gadi. Šis ir vārds, ko es uz faraonu esmu runājis. Dievs faraonam ir parādījis, ko viņš apņēmies. Redzi, 7 ļoti auglīgi gadi nāks pār visu Ēģiptes zemi, bet pēc tiem nāks 7 bada gadi. Tad pilnums Ēģiptes zemē taps aizmirsts, un bats klai apēdīs zemi, un pilnumu vairs nemanīs zemē aiz bada pēc tam, jo tas būs pārlieku grūts. Un kad sapnis faraonam 2 reiz ir rādījies, tas ir tāpēc, ka Dievs to stipri apņēmies, un Dievs steigšus to darīs. Un nu, lai faraons lūko pēc viena prātīga un gudra vīra, un to lai ieceļ pār Ēģiptes zemi, lai faraons tā dara, un lai ieceļ uzraugus pār zemi, un lai ņem 5. daļu no Ēģiptes zemes pa 7 bagātajiem gadiem, un lai tie sakrāja visādu barību pa šiem nākamiem auglīgiem gadiem, un lai tie sabeļ labību apakš faraona rokas par barību pilsētā, un lai to paglabā. Tad būs barība zemē par padomu, kamēr 7 bada gadi būs Ēģiptes zemē, ka zeme no bada netop izdeldēta. Un šie vārdi patika faraonam un visiem viņa kalpiem, un faraons sacīja uz saviem kalpiem: kur mēs atrastu tādu vīru, kurā ir Dieva gars? Tad faraons sacīja uz Jāzepu: tāpēc, ka Dievs tev visas šīs lietas ir darījis zināmas, nav neviena tik prātīga un gudra kā tu. Tev būs būt pār manu namu, un visiem maniem ļaudīm būs klausīt tavam vārdam. Pēc goda krēsla vien es būšu lielāks nekā tu. Un faraons sacīja uz Jāzepu: redzi, es tevi esmu iecēlis pār visu Ēģiptes zemi. Un faraons novilka savu gredzenu no savas rokas un deva to Jāzepam rokā, un to apģērba ar dārga audekla drēbēm un apkāra zelta ķēdes ap viņa kaklu. Un tam lika braukt uz saviem 2 ratiem, kas viņam bija, un viņa priekšā sauca klanieties,
un viņš to iecēla pār visu Ēģiptes zemi. Un faraons sacīja uz Jāzepu: Es esmu faraons, tomēr bez tavas ziņas nevienam ne roku, ne kāju nebūs pacelt visā Ēģiptes zemē. Un faraons Jāzepu nosauca par Safnat Paneahu, pasaules glābējs, un tam deva par sievu Asnati, Potifara Onna priesteļa meitu, un Jāzeps devās ceļā pa visu Ēģiptes zemi. Un Jāzeps bija 30 gadus vecs, kad viņš Ēģiptes ķēniņa faraona priekšā stāvēja, un Jāzeps aizgāja no faraona un pārstaigāja visu Ēģiptes zemi. Un zeme 7 bagātajos gados izdeva bagātus augļus, un viņš sakrāja visu 7 gadu labību, kas bija Ēģiptes zemē, un lika labību pilsētās, labību no ikvienas pilsētas tīruma, kas ap to bija, viņš tanī nolika. Tad Jāzeps sabēra pār lieku daudz labības kā smiltis jūrmalā, ka beidzot mitējās skaitīt, jo tā bija neskaitāma. Un Jāzepam piedzima 2 dēli, pirms nekā bada gadi nāca, tos Asnate, Potifera Onna priesteļa meita, viņam dzemdēja. Un Jāzeps pirmdzimtā vārdu nosauca Manasi, aizmirst, jo Dievs man ir licis aizmirst visu manu grūtumu un visu mana tēva namu. Un otra vārdu viņš nosauca Efraimu, div tik auglīgs, jo Dievs man licis augt manā bēdu zemē. Un 7 bagātie gadi beidzās, kas bija Ēģiptes zemē, un 7 bada gadi sāka nākt, tā kā Jāzeps bija sacījis, un tur bija bats visapkārt, bet pa visu Ēģiptes zemi bija maize. Kad nu visa Ēģiptes zeme arī badu cieta, tad ļaudis brēca uz faraonu pēc maizes, un faraons sacīja visiem eģiptiešiem: Ejiet pie Jāzepa, ko tas jums sacīs, to dariet. Un bats bija pa visu zemi, un Jāzeps atvēra visas klētis un pārdeva eģiptiešiem, jo bats kļuva jo dienas, jo lielāks Ēģiptes zemē. Un visas citas zemes nāca uz Ēģiptes zemi pie Jāzepa pirkt, jo bats bija liels pa visām zemēm. Trīsdesmit otrs psalms par taisnošanu. Dāvida pamācīšana. Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs Jahve noziegumus nepielīdzina, un kurie garā viltības nav. Kad es klusu cietu, tad panīka mani kauli caur manu kaukšanu cauru dienu. Jo tava roka dienām naktīm bija grūta uz manis, ka mans zaļums nokalta kā vasaras bulā. Savus grēkus es tev sūdzu un neapklāju savus noziegumus. Es sacīju, es izteikšu tam kungam Jahvem savus pārkāpumus. Tad tu piedevi manu grēku noziegumus. Par to tevi pielūgs visi svētie laikā, kad būsi atrodams. Tādēļ, jebšu lieli ūdens plūdi nāktu, taču tie tos neskars. Tu esi mans patvērums, no bailēm tu mani pasargāsi. Tu liksi atskanēt ap mani pestīšanas gavilēm. Es tev došu saprašanu, un tev mācīšu ceļu, pa kuru jāiet. Es došu padomu, mana acs būs pār tevi. Neesiet kā zirgi un zirgēzeļi, kam prāta nav, kam iemaukti un laužņi jāliek mutē, kad negrib nākt pie tevis. Ļaundarim ir daudz sāpju, bet kas cer uz to kungu Jahvi, to žēlastība apkamps. Priecājieties iekš tā kunga Jahves un līksmojieties jūs taisnie un slavējiet visi jūs sirdī taisnīgie.